tirgu valda nenoteiktība saistībā ar ģeopolitiskiem jautājumiem, ja? Un šī reizē tad priekšplānā ir Grenlande. Trumps dažām Eiropas valstīm piemēro 10% tarifu no 1. februāra, un, ja netiks risināts jautājums, tad no 1. marta pat virs 20%. Tirguma atveroties, nedaudz kritums. Protams, izņemot dārgmetālus, salds un sudrabs uztaisīja jaunu all-time high. Tas parāda to, ka investori pieturās pie drošākiem aktīviem, kur investēt un saglabāt savu vērtību. Ja mēs skatāmies, tad nākošo 3 nedēļu laikā, sākot no rītdienas, Federālā rezerve iepludinās tirgu vairāk nekā 55 miljardus ASV dolāru. Starp citu, rītdien ir otrdiena, un 20. datumā, 20:08 vakarā, pievienojas mums kripto numur 1 YouTube tiešraidei. Būsim tiešraidē, iesim cauri tirgumu un aktuālo, kas notiek kriptovalūtā.